Dārgie pasaules iedzīvotāji, mēs būs tā pārraides veidotāji. No sirds jums pateicamies par to, ka jūs jutāt līdzi mums, mūsu sūrajos piedzīvojumos. Un raidījums ir salabots, varam turpināt. Un mēs katru pirmdienu tomēr parādīsimies jūsu zilajos ekrānos un datoros. Es aiziešu pēc kafijas. Didis aizies pēc kafijas, savukārt es jums pastāstīšu vienu stāstu. Tagad ir ļoti populāri interneta iepazīšanās portāli, kuros cilvēki iepazīstās viens ar otru dažādiem nolūkiem. Lūk, un tad tiek uzdot jautājumi no sērijas, kas tevi interesē? Ja cilvēks jums atbild, ka šo cilvēku interesē filmu paskatīties, atpūsties un relaksēties, tad visticamāk ar šo cilvēku ir problēmas. Jo, raugi, ja mēs, teiksim, vienkārši baudam kino, baudam teātri, atkal kino, baudam televīziju un no sevis izdodam ārā tikai viedokli par to, ko esam baudījuši, ir viena problēma. Mēs aprokam savus talantus. Bet tas tomēr ir zināmā mērā bīstami. Mēs pavadam dzīvi, uzskatīdam sev par netalantīgiem, pelēkiem, ikdienišķiem, un tā mēs faktiski varam nodzīvot līdz mūža galam. Runa prognoze. Šonedēļ nāksies paklusēt mazliet. Jā. Klusums, paklusēšana ir tukšuma forma, un tukšums ir kaut kā vecā beigas, jauna sākums. Ja kāds iet prom, neskrieniet pakaļ, lai iet, jo tā jūs novirzīsieties no sava ceļa. Runas saka, pasakiet promgājējiem čau, un turieties pats savos... Stop. Es tieši kafiju paņemšu. Jā, pieniņš tur pa labi. Jā. Principā, es atkal pabeidzu raidījumu, runu prognozi. Var sakot, paklusējiet, klusumā atnāk labas atbildes. Būs labi, un kafija arī labi. Būs tā. Tu iesāki ļoti labu un aktuālu tēmu un novirzījies no tās. Kā ar tiem iepazīšanās portāliem? Ko iesākt? Kā iepazīties? Es aiziešu pēc piena. Pēter, tu man sadusmoji. Mana dziļākā stāsta būtība bija par talantiem. Bet nu labi, es mēģināšu pateikt, ko es domāju par iepazīšanās portāliem. Nezinu. Bet domāju, ka ja cilvēkam nav neviena cita ieraksta savā profilā, kā patīk ceļot un patīk skatīties filmas, relaksēties, tad tādā gadījumā aizdoma ir par to, ka šis cilvēks ir patērētājs. Un šis cilvēks pārtiek no iespaidiem, un kaut kādā brīdī ar to vien nepietiks. Šis cilvēks sāks patērēt jūs un jūsu iespaidus. Ko tas izsaka ikdienā? Ikdienā šis cilvēks prasīs, lai jūs izdomājat piedzīvojumus, jo šim cilvēkam pašam nebūs ideju par to, ko varētu pasākt. Nu, kādu pusgadu tā var dzīvot, jā. Jūs, tā kā domājat piedzīvojums vienu dienu, otru, trešo dienu, bet beigās jau jums arī gribās piedalīties iekš tā, ko izdomā jūsu partneris, dzīves draugs.
Bet ja jums visu laiku ir jāieliek, jāinvestē tajā, sāks parādīties rūgtums. Tev. Es arī gribu kaut ko teikt. Tu teici par talantiem. Jā, Mēs norokam. norokam gan. Bet vai tu zini, kāpēc mēs viņus norokam? Man ir ideja. Nu. Jo man šķiet, ka talanti tiek norakt tajā brīdī, tad, kad mums nav drosmes. Jo paņemt savu talantu, attīstīt ir viens, bet likt viņu lietā dzīvē ir pavisam kas cits. Un drosme, tas ir kā muskulis. Tas ir jātrenē. Un jo lielāks risks, jo lielāka drosme. Kad tajā brīdī, tad, kad mēs ļaujamies savai sirds degsmai, kad mani pārņem kāda ideja, tas esmu pilnīgi pārņemta ar to, un es nesāku prātot, tad es varu likt lietā drosmi, un tad es varu palaist savu talantu. Līdz ko es sāku prātot, kā nu būs, kas nu būs, kāpēc būs, drosme noplok, un es savus talantus noroku. Man ir vēl viena ideja. Ja jūs iepazīšanās portālā uzrunājat kādu, tā vietā, lai pajautātu parametrus, bērnu skaitu, iepriekšējo lauleņu skaitu un tā tālāk, pavaicāja cilvēkam, kādi ir tavi talanti un kurus no tiem tu liec lietā. Iespējams, šis jautājums ir maķenīt neordinārs, bet tas var atsijāt pelavas no pelniem, no graudiem. Jā. Bet man ir ideja vēl labāk. Varbūt, ka var pajautāt, kas ir tavs drosmīgākais izgājiens dzīvē, ko tu esi izveicis pēdējo 2 nedēļu laikā? Ko atbildēs? Wow! Tur gan varētu būt atbildes Tas varētu dažādas. būt interesanti. Jā, man vairs nav ko teikt, es gribu pazust. Un roknies, tas uz kaut ko. Attīstīsim savus talantus, meklēsim savus talantus, būsim drosmīgi visās dzīves situācijās. Meklēsim savu vibrāciju, savu patieso es, meklēsim savu balsi, savu intonāciju un dzīvosim priekā un laimē un veselībā. Būs tā. Būs tā.